Esiet sveicināti Baltijas drošības konferencē. Mēs esam nonākuši tajā sadaļā, kad uz LMT skatuves notiek pirmā paneļa diskusija. Kā jūs redzat uz ekrāna, man ir brīnišķīgi, kompetenti, zinoši un visnotaļ atpazīstami diskusijas dalībnieki. Aicināšu viņus pēc kārtas atbilstoši, kā mēs sēdēsim. Elvis Strasdiņš, lūdzu, pieteikts kā tehnoloģija entuziasts, programmētājs un krāpnieku mednieks. Zigā, spiega filmās snaiperiem parasti prasa, cik tev ir apstiprināti nogalinātie. Tad man jājautā būtu Elvisam, cik... Vai Elvim? Elvisam. Tad man būtu jājautā Elvisam, cik tev ir apstiprināti nomedītie krāpnieki. Es pēc 100 jau pārstāju skaitīt. Labi. James Reynolds Brown is our panelist as well. So welcome on the stage, James. James, jūs jau redzējāt, viņš ir valdības sektora kiberdrošības konsultants. Asociēts arī ar Google kompāniju, un tas, protams, iedod kaut kādu svaru mūsu panelim. Baiba Kaškina, CERT vadītāja. Lūdzu. Arī Baiba šarītāja jau ir bijusi uz šīs skatuves. Nav jāpierod. Egons varbūt jutīsies mazliet, kā te būs, jo vēl nebija uz skatuves. Egons no LMT. Lūdzu. Un man ierādīja tādu nomaļāku vietiņu. Teica, Oskar, vai tu vispār gribi krēslus? Teica, varētu, ja jums ir kāds krēsls. Tad es te mēģināšu. Varbūt mēs sāksim, mums ir arī tulkošana. Jamesam, vai tulkošana strādā? Yeah, working fine. Oh, nice. So it went fast. Yeah. Mums tulkotāji ir Lietuvā. Jā, tāda laika. Jā. Lietuvieši ir priekšā arī šajā ziņā. Labi. Ko jūs tik vēl smējāties? Jums ar caur tulkošanas ierīci nāk? Labi. Varbūt mēs varam sākt tā kā mums, vispār manā pieredzē reti, kad ir panelis bez nosaukuma. Jums ar tā programmās ir vienkārši paneļa diskusija. Principā mēs varam darīt, ko mēs gribam. Ja? Bet skatoties uz uzvedošiem jautājumiem, manā scenārijā, tad skaidrs, ka runa ir par kiberdrošību un arī panelisti ir atbilstošs kompetences cilvēki. Varbūt mēs varētu sākt ar jūsu paziņojumu, official statement vai kaut ko tādu, nevis official, bet vienkārši paziņojumu, lozungu, moto saistībā ar kiberdrošību. Ja jums tāds nav, tad sanāks jāizdomā uzreiz uz vietas. Egon, vai tu esi gatavs? Jā, gatavs. Mana pirmā ziņa nebūs jauna, bet viņa ir kļuvusi plašāka un dziļāka. Kiberdrošība un arī citu drošības tādi ir visur. Ja kādreiz mums bija diezgan smuki nodalītas industrijas, viņiem bija specializēti risinājumi, programmatūra, aparatūra, varbūt datu pārraides kanāli, kas bija fiziski starpvalstu un tam līdzīgi. Tagad viss ir digitalizēts, līdz ar to ir ienākuši iepriekš diezgan nodalītās jomās, kā piemēram fiziskā drošība, ir ienākušas visas mūsdienu tehnoloģijas, tur ir IT pasaule, tur ir serveri, konteineri, orķestrācijas un pārējās lietas. Un jāsaprot, ka industriju profesionālie pārstāvji, kas ļoti labi pildīja savus pienākumus, ir nonākuši citā vidē, viņiem ir nomainījušies instrumenti, viņiem ir nomainījusies pārvaldība, attiecās jauni regulējumi, un kiberdrošības lietas pēkšņi var būt ļoti aktuāls, ne tikai telekomunikācijas, vienmēr bijis aktuāls un finansēm un citām, bet varbūt viņas parādās apsargam, kuram pēkšņi jāmāk kaut kas lietot, vai varbūt citās jomās, kurās iepriekš šādi nebija. Tā kā kiberdrošība ir visur, mēs visi esam vardarbīgi digitalizēti, un mums ir jāiemācās ar to labi, forši un sakarīgi dzīvot tālāk. Ok, ja tas būtu plakāts, kā vidas reklāma, tu kaut kāda populāra šosē, kur daudz brauc garām, un tev tagad tā mārketinga nodaļa saka, šito mēs visi nevaram ielikt plakātā, tad ko tu ielikt to vienu teikumu? Tu esi digitalizēts, tev ir kiberdrošība. Labs, šis ir labs. Baiba, kas tavā plakātā? Man plakātā būtu rakstīts, padarīsim Latviju par grūtu mērķi kiberdrošībā. Ok, šis labs. Jo mēs strādājam uz to, lai mēs būtu grūtāks mērķis par daudzām citām valstīm, par daudziem citiem reģioniem, lai uzbrucēji iet citur. Pie šī mēs noteikti atgriežamies. James, what is your statement? Initial slogan, statement? Building on what the others have said, I would say, from my experience and from our experience, cybersecurity is national security. And so really it's about making sure that everything you do is securing your environment as a private sector or a public sector organisation within Latvia, within the NATO environment, within the alliance. So really everything you do about security is about providing security at the national level. All right, so there is no individual level in that. It's all part of the same continuity. Yep. Elvis, kā tev? Man būtu 3 ātri. Pirmais,
Tev 3 plakāti? 3 plakāti. Tā kā viens pēc otra ik pa 100 metriem. Ik pa 100 metriem. Brauca pirmais. Vislabākais veids, kā aizsargāties pret kiberuzbrukumiem, ir apmācīt lietotājus. Otrais, ja tu esi ciets no kiberuzbrukuma, tu neesi vainīgs, bet vainīgs ir uzbrucējs. Un, protams, arī tie, kas tev neapmācīja. Trešais, nāve krāpniekiem. Nāve krāpniekiem. Dāmas un kungi, ar šo mēs varam paziņot paneļa diskusiju par slēgtu. Ja? Principā viss ir izrunāts. Baiba, man tev jautājums, tas nav manā scenārijā, bet klausoties tev šī rīta prezentāciju, tu rādīji tos skaidrs, mums uzbruka jau tur 20 gadus, un tur 22. bija baigi intensīvi, un tagad ir arī intensīvi, bet mēs labi turamies. Un es tā domāju, salīdzinājumā ar ko? Kā var tā, kas ir tas objektīvais vai subjektīvais, pēc kā tu spried, ka mēs labi turamies? Es domāju, tas objektīvais ir tieši tas, ka mums Latvijā nav bijuši lieli postoši incidenti, kas paralizē kādas nozares, kas padara pakalpojumus nepieejamus, ilgstoši, kur ir bijuši šifrējošie vīrusi, kas tiešām būtiski samazina mūsu iespēju darīt kaut ko. Ja mēs skatāmies pasaules mērogā, tad ir šie kliedzošie incidenti pēdējos gados pietiekami daudz. Ir valstis, kur ir, piemēram, Īrijā veselības sektors ir nošifrēts, ir nepieejamības, ir tādi, ko visi zina, kas ir jau ikoniski incidenti, un mums par laimi tādu nav. Tas ir viens tāds, varbūt skaļš. Par laimi vai tāpēc, ka tas mājasdarbs ir izdarīts? Nē, viss kopā. Protams, tas ir ilgs, cītīgs darbs, bet, diemžēl, ja kāds gribētu panākt tieši konkrētu lietu, tad nosargāt visas ieejas durvis, protams, ir ļoti liels izaicinājums. Tā kā, tur ir ļoti daudz faktoru kopā. Un otrs piemērs, ko es arī minēju, ir tieši par šo te pieejamību. 22. gadā mums bija šoks, bet mēs ļoti labi savācāmies, aizsargājām tos resursus, kas ir būtiski, un faktiski par to vairs neuztraucamies. Ja mēs paskatāmies citur Eiropā, kur haktīvisti sāka pievērsties vēlāk, viņiem šie dēdus uzbrukumi daudz mazāk nopietni, ir radījuši daudz lielāku nepieejamību. Pat vēl pagājuši gadu, šogad mums par tādiem, mēs vienkārši viņus nepamanām. Tā kā ir liela starpība. Un varētu turpināt arī, protams, citus argumentus. Jā. Egon, tavs kolēģis, man liekas, arī dzirdēja Laura uzstāšanos par bija Santa Monica Networks prezentācija, ja? Un tur bija tas, ka daudz uzņēmumi tomēr ir tā kā stipri teorētiski tajā, kā viņi paši domā par savu drošības līmeni, un realitātē saskaroties ar īstām situācijām, tās sekas ir diezgan skumīgas. LMT, es pieņemu, ir tehnoloģisks partners kiberdrošības kontekstā daudziem uzņēmumiem. Vai tu arī raksturot šo ainu līdzīgi? Un kas varbūt ir tas vektors, kādā mēs ejam? Cerams, ka tur ir kaut kāda attīstība un izaugsme šai ziņā. Es sāktu ar to, kad atskatītos uz to situāciju kopumā, jo visa veida drošība, kiberdrošība ir paliela resursi, nauda un viss pārējais. Un bieži vien man paziņas ārpus tiešā darba loka, kas dara īstas lietas, viņi kaut ko ražo, viņi rūpnīcas, piegādes, tam līdzīgi. Viņi īsti, man nav spēka, man nav laika aizdomāties. Un kas tad notiek tālāk? Tas ir pamanīts ne tikai Latvijā. Latvijā pat varētu uzteikt, ka ir īpaši salīdzinājums ļoti laba sadarbība starp valsti, iesaistītēm privātajām kompānijām, regulēšanu tam līdzīgi. Mēs visi viens otru pazīstam. Mēs tiekamies pasākumos, mēs paspiežam roku, mēs pasakām čau. Mēs varam no industrijas, piemēram, parādīt, kas strādā, kas nestrādā, mūsos klausā. Tas, kas ir pamanīts un notiek, līdz ar to jau nāk tās regulas iekšā, nāk tas pats NIS2 ir labs solis un kā reiz piegāžu ķēžu un cita drošība ir mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Te ir neatrisināms uzdevums, tāpēc, ka viņiem nav ne spēka, ne iespējas pārbaudīt katra risinājuma, katra aparatūras, programmatūras, katru komponentu, lai tas būtu droši. Un tas, ko mēs varam darīt gan asociācijas, gan dažādos citos sadarbības modeļos, mēs ar šo informāciju varētu labāk dalīties, stāstīt. Jo vēl viena lieta, kas mums ir mentāli, es pilnīgi ticu, ka Latvija ir ziemeļu cilvēki, jo ja mums kaut kas notiek, mēs draugām pasauksim palīgā, bet mēs nestāstīsim. Tāpēc atkal no tās puses, kas ir valstiskā un CERT un pārējās, nāk pareizas iniciatīvas, ka vajag par tām lietām runāt. Man ļoti patīk, kad tas, ko Elvis teica, ja tev uzbrukt, tad tu neesi vainīgs. Tu vari būt vainīgs, ja tu neesi krietnes saimnieks, bet vajadzētu varbūt mazliet vairāk atraisīties, jo kopā mēs varam atrisināt. Mums nevajag katram risināt tāpat tās pašas problēmas, mēs varētu labāk
sakoordinēties. Un mazie vidēji uzņēmumi, jā, man ir bijuši arī ar citiem sarunas, viņi dažkārt mazo vidēju uzņēmumu vadītāji, viņiem ir labāks vīns brīvdienās nekā maksā kiberdrošības pakalpojums brīvdienās, un viņi tā pagaidām dzīvo. Mēģinām skaidrot, stāstīt, biedēt, mēs mazāk biedējam, tam mums ir citi partneri, kas var sabiedēt, bet tādējādi. James, what is your reflection hearing what Egons is saying about our mentality and maybe culture in the way we perceive these situations and probably not always sharing and giving access to this knowledge to other people? Is that your observation also in other countries, UK or beyond? Yeah, absolutely. And I think I was saying, as I said earlier on the stage, I think some of the peacetime structures, the sort of business as usual structures that states and organisations put in place to deal with information sharing, notifications about attacks, are perfectly acceptable in a normal situation. But I think what our experience of Ukraine has shown us is that just doesn't cut the mustard when it comes to significant cyber attacks, significant crises, or even worse. And so there's a real there really needs to be an absolute sea change, I think, in perception. And Elvis was absolutely right around you don't take the blame from being attacked by cyber, but you need to tell people because. What we've been doing with Ukraine, for instance, we saw one entity being attacked, and within minutes we can share information about that attack to other entities in Ukraine, which can help them prevent them being victims as well. So it's really about helping others by understanding what the attack is and how you can share that information. So there's a real benefit, I think, and lots of governments do it. The UK does it absolutely. A lot of the European countries that we work with, the NATO alliance, they've got really firm rules and regulations about how they share information, and that makes sense when you worry about the paper and the controls around it, but it doesn't make sense in cyber defense where you've got to act really quickly and protect others through sharing that information quickly. Well, I really need a feature where I can put a reaction like 100%. Right. We can do that. Just to build up a little bit on what you said, isn't that victim blaming sort of thing related to our perception and understanding about motivation? Because there are bad people that are attacking. We clearly understand their incentives. But then again, those who become victims of these attacks, we sometimes lack the understanding why those people or companies were not motivated enough to protect themselves. And that's why we kind of blame them, although they were victims. Absolutely, yeah, and thinking about the physical security analogy, if you don't put any locks on your doors and your windows, and then you get burgled, then people might say, well, look, just put some locks and doors on your windows. But that's really complicated depending on what you're trying to secure in cyber defence and cyber security. There's so many layers, and Egon talked about the supply chain earlier, and it's not just about the components that people build, but also the smaller companies that supply you with services, or lawyers or managed service providers. All of those have to have layered security. So understanding that it's not just your system, it might be the service that you've bought or the equipment that you bought, which is the problem, not just you. So you're right, there are extremes, but it's also organisations like Google and also state organisations' responsibility to try and help them to be more motivated in security, to understand those risks and those threats, and to try and coach them alongside that, I think. Elvis, klausies. Man te dalībnieks saraksts visiem normāli amati. Tev ir tehnoloģija entuziasts. Krāpnieku mednieks. Reāli pašas domāt kaut kādu šķiet. Man līdzīgs apsit. Savā ziņā viss cien, tu neesi atdevies kādā lielā korporācijā. Es zinu, ka ir bijuši mēģinājumi, bet tu joprojām esi tā kā pats uz sevi plus mīnus. Nāk arī vēlēšanas, arī partijas skatās raksta. Man līdz ar to tu mums esi tāds kā ļoti pamanāms arī šajā diskusijā. Arī viss tas vizuālais, paldies, ka sakrīt, var viegli sazīmēt. Kāda ir tava perspektīva? Jo man to asociēs vairāk ar tādu privātpersonu aizstāvi. Bet varbūt es kļūdos. Kā ir, vai korporatīvais līmenis arī ir tava interešu lokā? Skaties, jebkurš jau uzbrukums reducējās līdz kādam cilvēkam vai līdz kādiem vairākiem cilvēkiem. Un viena no populārākajiem, ja ne paši populārākie uzbrukumi mūsdienās ir tieši sociālā inženierija. Jā. Un tas, ko dara krāpnieki, ir tieši izmanto šo sociālās inženierijas mākslu, jo tā ir reāla māksla. Un tagad vēl ar mākslīgo intelektu tas paliek visvēl
labāks un profesionālāks. Jo, ja viņš kaut kādā brīdī, es, protams, mēģinu ķert, es ļoti daudz runāju ar krāpniekiem. Tie, kas varbūt pirmo reizi man redz, tad droši vien tik daudz, cik esmu runājis ar krāpniekiem, nav neviens Latvijā un iespējams Eiropā. Bet tas, ko es mēģinu viņus nostādīt situācijā, kur viņiem nav iemācīts. Jo tas, kas notiek, ir uzņēmumi, kur ir augstāks līmenis, tad nākamais, tad katrs nākamais līmenis apmāca tos, kas ir zemākā līmenī, piemēram, kaut kādām jaunākām lietām, jaunākām tendencēm. Mēs redzam, piemēram, to, ka Latvijā ir nodokļu atgriešanas periods, atskaišu iesniegšana. Uzreiz viņi iemāca tādos datumos, Latvijā ir aktuāla šī tēma. Viņi to arī uzreiz izmanto. Un es viņus mēģinu nostādīt tādā pozīcijā, kur viņiem nav neviens iemācījis. Pagaidām tas izdodas, tad viņi apjūk, viņi domā, jau sāk improvizēt, un tajā brīdī viņi sajūg pilnīgi savos stāstos, aiziet kaut kāds pilnīgs bezsakars. Bet es domāju, tuvā nākotnē tas būs ar mākslīgo intelektu, ātri transcribe uztaisīt tam audio, ko viņš saka, un uzreiz jau mākslīgais intelekts tev saka, tātad saki šo, atceries, ka tev ir 2 bērni, tu esi neprecēts, jo viņiem katram ir savs stāsts, un viņš ir ļoti ticams tiem krāpniekiem. Es, kad runāju, tad viņiem ir viss jau, kur viņš ir dzīvis, kad viņš ir runājis ar Romu par kādām tēmām. Un tas viss stāsts liekas tik ticams, ka tur ir vienkārši uzģenerēts gatavs scenārijs, viņš ļoti pieturās. Un nākotnē, jā, viņas var vēl pagaidām izsist, bet nākotnē nevarēs, ka tev mākslīgais intelekts to darīs. Un tāpēc mans ieteikums visiem: nemēģiniet pārbaudīt krāpnieku pa telefonu, viņš ir krāpnieks. Jums tas var izdoties, bet var neizdoties. Un ja jūs esat mēģinājis pārbaudīt un liekas, ka jūs esat pārbaudījis, tad jūs viņam vēl vairāk ticat. Un tā ir vēl sliktāka pozīcija, kurā būtu labāk pat nemēģiniet, vienkārši metiet nost klausuli. Ko tu saproti ar vārdu pārbaudīt? Mēģināt uzdot jautājumu, piemēram, kad es pēdējo reizi lietoju jūsu pakalpojumu, un viņš vienkārši trāpa to datumu. Un jūs uzreiz esat vairāk pārliecināts. Vai, piemēram, Smart ID nesenais uzbrukums. Kādu ierīci es lietoju? Viņš Smart ID lapā tikko autentificējās ar jūsu atļauju, jo atnāca pieprasījums uz Smart ID no Smart ID. Jūs viņu apstiprinājāt, jo jūs domājat, ka tas ir Smart ID darbinieks. Un viņš visu redz, ko jūs darījāt, kādas bankas lietojāt, kādas telefonu operators no kādām ierīcēm, modelis. Un viņš to visu nosauc, un jūs domājat, ka jūs validējāt, ka viņš visu zināja. To varētu zināt tikai vienīgi policists vai Smart ID darbinieks vai kāds cits. Es to nemēģināju par to darīt. Okay. Man aizsver tas, ko tu teici, ka ļoti daudz es runāju ar krāpniekiem. Vai tev ir izveidojies kaut kāds tāds vidēji aritmētiskā krāpnieka profils? Tas praktiski vienmēr ir cilvēks, kurš nedzīvo savā valstī, ir aizbēdzis vai no kara, vai no politiskās situācijas. Mums ir daudz. Manā pieredzē ir Baltkrievi, Ukraiņi, Krievi viena daļa. Bet tas arī ir tas, kas skar mūsu reģionu. Bet lēnā garā ienāk arī nigērieši, jo valoda paliek par mazāku problēmu ar mākslīgo intelektu atkal kārtējo reizi. Līdz ar to ir jau mums vairāki latvieši, kurus tad mēs arī meklējam upurus, mēs ar viņiem sazināmies. Jo kā mēs viņus atrodam, kad mēs ar krāpniekiem, ar vienu mēs šobrīd jau gadu, ar vienu Nigērijas princi komunicējam, kurš jau man sieva ir jau paspējis apprecēt un jau izšķirties. Un mēs esam atklājuši viņa vēl upurus dažādos veidos, gan kontu numurus, mēs esam gan arī uzdevušies par ANO, tieši to pašu, ko viņš dara, mēs darījām pret viņa upuriem un dabūjuši kontaktus un runājuši. Un jā, tas lauks, kur viņi darbojās, ir diezgan plašs un arī Latvijā lēnām ienāk. Okay. Interesanti lietoja nevis es, bet mēs. Jā, mēs ar sievu, mēs ļoti... Ģimenes uzņēmums. Ģimenes uzņēmums, jā, ģimenes hobijs. Okay. Hobijs, darba vieta un laulība, viss vienā. Nedariet kā Elvis. Jā. Okay. Labi, varbūt mums ir kāds jautājums auditorijā? Bērni? Jā, starp citu par bērniem runājot arī. Jā, man ir 2 bērni, es jau atvainojos, bet es izstāstīšu jums vienu ieteikumu. Bērni manā pieredzē ļoti dalās ar visu informāciju skolā. Man ir bijis, ka bērnu laukumiņā pieskrien bērns un vienkārši sāk stāstīt, es dzīvoju tur un tur, man mamma dara to un to, es tev pat neprasīju.
Un līdz to es iesaku ar bērniem, ja jums ir paspēlēt vakarā spēle, kur ir loma spēle, kur jūs esat svešinieks, viņš ir bērns vienkārši, un pamēģiniet uzdot jautājumus kaut kādus un iemāciet, uz kuriem jautājumiem viņš drīkst atbildēt. Piemēram, mums ir nodefinēts, tas ir vārds uzvārdu labāk. Nē, bet, ja nosauks, tad arī nekas trāks, bet labāk tikai vārdu. Tie ir hobiji, kas viņam patīk, kas nepatīk un kā viņš šobrīd jūtās. Vai viņam ir šobrīd labs garstāvoklis, slikts. Pārējo neko viņš nedrīkst stāstīt, un tad mums tāda interesanta spēle, kur bērni jau ir iemanījušies, viņi sāk izdomāt jaunu informāciju. Viņi sāk jau uzdoties par citiem, un tad viņi sajūg savos melos. Tur vienā brīdī es pēc kaut kādām 5 minūtēm prasu, kur tu dzīvoji? Viņš ir aizmirsis, ko viņš man pateica, un sauc citu adresi. Līdz to tur tāda interesanta spēle. Šo spēli, es domāju, ir vērts uzspēlēt arī ar pieaugušiem, jo nebija jau bērni, kas parasti atdod naudu. Es tāds ar puķiem to teicu par bērniem, bet varbūt paspēlēt arī ar saviem vecākiem. Labi. Man jautājums Baibai. Es ik pa laikam dzirdu tavās uzrunās, un arī šodien resursu jautājums. Tad mūsu komanda ir tik, cik ir. 22. gadā bija šoks, kas izklausās pēc tā, ka darba bija daudz. Un tā tālāk. Vai zālē ir cilvēki, mums arī skatās attālināt, vai komūna, kas šīs lietas saprot, var kaut kā iesaistīties, varbūt nekļūstot uzreiz par jūsu darbiniekiem, bet tāpēc, ka ir motīvs, ir vēlme aizsargāt valsti, vai ir kaut kāds mehānisms, kā aktīvists var iesaistīties? Protams, un ir jau iesaistījušies, un liels paldies par to komūnai. Tādi redzamākie veidi, protams, ir caur Zemesardzes kiberaizsardzības un elektroniskās karadarbības bataljonu, kura viens no galvenajiem... Bet tad ir jāstājas Zemesardzē. Tad ir jāstājas Zemesardzē, kura mērķis ir tieši atbalstīt CERT-LV, Milcert un citas struktūras krīzes situācijā. Tas ir tas viens ceļš, kur, kā tu saki, ir jāstājas Zemesardzē. Otrs ir mūsu pašu veidotā kiberdrošības kopiena, ko mēs jau daudzkārt pieminētajā 22. gada pavasarī tā aktīvāk sākām veidot, kuru mēs saturam kopā savā Mattermost čata serverī, ja tā var teikt. Tas ir tas galvenais tikšanās punkts, kur ir cilvēki, kas strādā kiberdrošības jomā. Dažādos privātos uzņēmumos vai valsts sektorā, un kuri vēlās operatīvi apmainīties ar informāciju, piedalīties mācībās, piedalīties kaut kādās citās iniciatīvās. Un šeit arī tad mēs publicējam visus tos savus piedāvājumus, iespējas. Tā kā, ja jūs šajā jomā darbojaties, bet neesat kopienā, tad varat mums rakstīt, iepazīsimies, varēsim pievienot. Es par to iepazīšanos gribēju jautāt, vai notiek kaut kāda atsijāšana vai kaut kāda filtrēšana, jo teorētiski tur var iekļūt arī cilvēki ar sliktiem nodomiem. Protams, ir jāatrod tas veselīgais balanss, lai būtu gan pietiekami iekļaujoši, gan tajā pašā laikā arī pietiekami droši. Jā. Tā kā, tie ir tie galvenie kanāli, ir arī citi, bet es tiešām gribu teikt, ka cilvēki ir atsaucīgi un ziedo daudz sava privātā laika un zināšanu, lai stiprinātu valsts kopīgo drošību. Tā kā paldies par to. Es atceros arī kiberdrošības konferencē, kas bija oktobrī, bija arī ar lepnumu ziņojot par to, ka mūsēji bija starptautiskās sacensībās vinējuši kaut kādas simulācijas tipa situācija bija atrisinājuši. Jā, tās bija pagājušajā gadā Lockheed Shield sacensības, kas ir lielākās pasaulē kiberdrošības sacensības, kur pamatā ir NATO valstis, bet ne tikai. Un tur mēs startējām kopā ar NATO CERTA komandu un ieguvām 1. vietu Latvijas komandu. Tas ir vēsturisks sasniegums, lai tur tika ieguldīts ļoti, ļoti daudz resursu, galvenokārt tieši no kiberaizsardzības vienības puses, bet arī no daudziem citiem. Un, es gribētu teikt, ka tādu sasniegumu atkārtot nebūs viegli. Tā kā necerēsim, ka šogad atkal būs 1. vieta un nākamgad atkal būs 1. vieta. Bet leposimies ar pagājušo gadu. Tomēr tas arī runā par līmeni, kurā jūs jau esat. Protams. Ļoti labi. Egon, man jautājums par risku vadību kiberdrošībā. LMT kā liela kompānija un arī kā tehnoloģisks partners citiem uzņēmumiem. Es domāju, šeit tieši par korporatīvo līmeni, kā uzņēmumiem sagatavoties, novērtēt, saprast. Es dzirdēju par tādu pašvērtējumu testu, ko jūs piedāvājat. Tas ir viens, ko darīt. Kas ir vēl tas, ko tu iesaki? Tur būtu jāsaprot, no kura punkta sāk. Es varu izstāstīt labo pieredzi, kas strādā, bet līdz tam ir jānonāk.
Mums patiesībā LMT nav jaunu pakalpojumu iniciatīvu jaunos biznesos, esošajos biznesos, kuros no paša sākuma, no idejas brīdi nepiedalītos kāda. Mans amats ir drošības dienesta direktors, kāds no drošības dienesta. Varbūt biežāk tie ir kiberdrošības daļas cilvēki, jo kiberdrošība ir visur. Līdz ar to sākt ar to, ka nemēģināt kādu jaunu lietu, pakalpojumu vai pat iekārtu kaut kur pieslēgt, padarbināt un paskatīties, kas notiek. Sākt ar to, ka izvēlēties sadarbības partneris, kas ir uzticams, tā ir piegāžu ķēžu drošība. Tas ir liels smags jautājums, un es pieņemu, ka iestājoties jaunām direktīvām vēl vairāk būs ko risināt. Un faktiski tos varētu teikt, tie drošībnieki, viņus var atlasīt tādus, ka viņi arī ir cilvēki. Un, viņi nenoslīcina katru biznesa ideju un pasaka, nē, nedroši, viss ir slikti. Kopā meklēt risinājumus. Tālāk jau tās risk-based approach, risku pieeja, tā jau ir faktiski universāla lieta. Ja mēs skatāmies biznesa vadībā vai mēs skatāmies ISO 7000 un citos standartos, tas jau ir tā kā būvē. Vai šis risks, ko tagad identificē, vai viņš ir saprotams, tā ir viena izšķiroša sadaļa. Viņam vajag saprast, kas tas tāds ir. Tajā brīdī var pieņemt, un varbūt tas, kas vienam, teiksim, ir absolūts pieņemams risks viņa biznesā un viss ir kārtībā, un pat ja kaut kas notiks, varbūt citā iestādē vietā tas ir absolūti nepieņemams. Tā ir sarkanā līnija, ko nevar šķērsoties. Tas būtiskākais ir dažādus risku pārvaldības veidus, mehānismus un standartus jēgpilni pielietot savā biznesā, savā organizācijā. Un tur jau nav viena. Ir šādi tipi pasākumi, kā šī konferences, ir kaudze labu kompāniju, tā skaitā mūsējā, kurus labprāt var piekonsultēt, palīdzēt, iedziļināties tajās biznesa problēmās un pielietot tur tādus IT, kiber un citus risinājumus, kas viņiem palīdzēs, nevis uztaisīs to vidi ierobežotāk. Ja vistrakākais ir tas, ka paņēma, piemēram, analogu procesu, uztaisīja viņu digitāli un tad skatās, kāpēc ir vēl grūtāk un sliktāk. Plus pie visu vēl pirmajā integrācijas solī savazāja kaut kādus drošības ievainojumus un skat jau piesmēja internetā. Tieši tā nevajag darīt. Vai darīt tā, kā es iepriekš teicu, izvērtēt, kas tas ir, kā tas ir, risku robežas. Un tad jau kopā, starp citu, ļoti laba sadarbība veidojas arī ar biznesa risku cilvēkiem un finanšu cilvēkiem. Viņi ļoti labi saprot, privātos uzņēmumos nauda ir viens no tiem nauda risks. Mums ir reputācijas risks, kur var izteikt naudā, bet tur gadās, kad arī pie mazām naudām reputācija negribās bojāt. Tādējādi viņi būvēt sistemātiski soli pa soli, klusīt pa klusītim. Tas, ko es saklausīju, mēs atkal rakstītu plakātu ceļmalā, ko likt, tad tas būtu, ka drošībniekam ir jāsēž pie lēmēja galda, kad runa ir par produktu attīstību, pakalpojumu attīstību. Pat agrāk, lai būtu par ko lēmt, kādam ir jāsagatavo lēmumu projekts. Un tajā brīdī, kad atnāk kāds jauns enerģijas, jauns šajā gadījumā galvā, jauns ar absolūtām vecumam, nav nekādas. Bet man ir ideja, darām šādi, šitā būs ritīgi forši. Tajā brīdī vajag. Un tur kā reiz vajag tādu atvērtāku, tādu moderno dienu drošībnieku, kurš māk gan ar cilvēku, gan ar biznesu, gan ar citām nepieciešamām cepurēm uz to paraudzīties. Jo citādi kā tā mikroshēma tāda ražota Ķīnā, lai gan mums viss kaut kas ir ražots Ķīnā, viss nedrīkst un viss ar to beidzās. Tur nav ko lemt, tur nav tam lēmējiem vai valdes locekļiem vai kā no kur lemt, nav par ko lemt. Te pašā laikā mēs darām civilu lietu, mēs pārbaudām, varbūt konkrētā iekārtas, tās moduls ir ražots tur vai tāds no turienes. Ir labi. Un vēl es aicinātu neaizmirst, ka tas ir nevis vienreizējs pasākums, kamēr novad līdz produktam vai pakalpojumam, bet tas ir dzīves cikla laikā. Jo tas grūtākais ir noturēt to drošības līmeni pēc uztaisīšanas. Uztaisīšanas brīdī visiem ir liels optimisms un deksme, un visi forši pastrādā, iespringa un izdarīja. Bet pēc tam viņam nāk kaut kāda modernizējuma, atrodas jaunas ievainojamības, kaut kas vēl cits pamainās, var gadīties kaut kādas fundamentālas bibliotēkas, piemēram, tehniski tur. SSH tur kaut kādā bibliotēkā kaut kas parādās, tas attiecās tur uz miljoniem, miljardiem iekārtu visās industrijās, un to visu vajag spēt sakarīgi novadīt, un tas ir izaicinājums. Es teiktu, ka dzīves cikls sarežģīts par sākumu, bet savukārt drošībniekiem jābūt atvērtākiem pret biznesu un visas tās pūkainās rozā vai citādi saucamās idejas uzklausīt un tulītās nenorakt. James, I saw you sort of agreeing, nodding to what was being said by Egons. Would you agree that the same approach we could sort of bridge to the public sector, decision-making, cybersecurity aspects taking into account well before the decision is made? What's your take on that? I think you mean in terms of supply chains and security built in? Yeah, it is really hard, and I don't think the public sector has it perfect. Certainly not my experience in the UK. They absolutely are getting better, but it's still seen as an unnecessary overhead at times, and I think that perspective is changing slowly, but it needs to improve, and it needs to improve in the private sector as much as it does in the public sector. It's around really baking cybersecurity into the process and making sure that your staff are aware of the challenges, but also of the need to do things differently, the continuous
the continuous nature of this security. It's not just, right, we're going to put a lock on this window and then leave it for 50 years. It's now, you've got to keep on checking that lock. And when there's a new vulnerability identified, change it, maybe even replace it, which is expensive at times. But that's just the cost of these things now. If you're going to have something on the internet, it's going to be expensive to maintain. Right. Yeah, interestingly, you mentioned this unnecessary overhead. Sounds like the security aspect in public service provision is an expensive thing. But then again, it could be cross-sectoral. I mean, whether it's health or education or, I don't know, border guard or whatever. I mean, the principles could be the same. So it could be, I see some potential for synergy in this. Is that actually working in real life like that? Yeah, I think it does. And you're right. I mean, a lot of the platforms, a lot of the technology that people use are very similar, and it's just the way they apply them. Absolutely. So there's ways you can learn from other sectors. It's not just different silos. But I also think that, you talked about the health sector. We only really understood the health sector as part of our critical national infrastructure after the pandemic. And so, that view and our experience in Ukraine is that when it comes to something as serious as that conflict, the Russians attack every single part of government. They don't just focus on the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defence. They do everything that they possibly can to try and disrupt the lives of citizens. So if that's what you're preparing for, then you start to learn and understand and broaden those lessons out. Okay. Thank you for that. Varbūt kāds jautājums no Briedis auditorijā? Kāds komentārs par bērniem? Kas jums ir? Normāli tas ir. Redzi, ja uzspiež, tad ir. Tā, mums vajag mikrofonu. Ja es skatos šobrīd uz mikrofona pusi, ka mums kungs baltā polo kreklā. Vismaz krekliņš tāds, ka krāsa var noteikt. Pirms tam mums bija kungs zelta džemperī, nevarēja pateikt, kas tā pa krāsu. Jautājums Elvim. Tu stāstīji, kā darīt ar bērniem, bet, manuprāt, lielākā problēma šobrīd ir vecāki un vecāki. Kā viņus apmācīt, lai nenotiktu šīs krāpniecības un sagatavot viņus zvaniem, e-pastiem, izziņām? Jā, pirmkārt, šobrīd, kas ir problēma šobrīd, tā ir problēma šobrīd, bet mūsu bērni arī izaugs. Un ja viņi izaugs, tad nezinās neko par kiberdrošību. Tā būs liela problēma. Otrakārt, tas patiesībā ir mīts, ka cieši pārsvarā vecāki cilvēki. Ja paskatās statistiku no reāliem call centriem, kur ir izņemti dati, tad patiesībā 30 līdz 40 gadīgi ir top kategorija, kas cieši. Līdz ar to mums būtu jāsāk pašiem ar sevi. Mēs vienmēr domājam, ka mēs esam nenormāli gudri, jo mūsu tie vecāki jau neko nezina. Bet patiesībā jau viņiem piezina svešs cilvēks, un viņi, dažreiz viņi ieliek tiešām kurpkastē naudu un ar pakumātu aizsūt. Bet lielākoties viņi, es pat nelietoju internetu banku un nolieku klausulu un vistu viņam netiec klāt. Kamēr mēs sarakstāmies ar svešām dāmām, mēs investējām visādās platformās. Mēs, protams, gribam pasūtīt viskaistākās kleitas par vislētāko naudu. Mēs arī noteikti gribam, lai šīs kleitas atnāk pie mums, tāpēc mēs labprāt ievadām tajā pakomāta izziņā, kur ir pakomatu.stop, ierakstam visus savus datus un samaksājam 2 eiro, kas beigās izrādās ir 700 eiro, un mēs esam tieši tie, kuriem uzbrūk. Okay, tad pārfrāzējam jautājumu. Kā mēs paši sev varam izglītot, lai 15 miljonu eiro, es pareizi atceros skaitli, Pat vairāk, jā. Mums ir kā naudas trūkstot, kam tur ugunsdzēsējiem, izglītība. Arī kur ir nauda? Jā, mans ieteikums ir rezervēt 5 minūtes dienā un piemēram, pie pusdienu galda vienkārši parunāt par jaunākajām aktualitātēm drošībā. Sākumā varbūt tas būs neierasti, garlaicīgi vēl kaut kas, bet tā laika tas paliks interesantāk. Un tam ir vēl viens bonus šādai metodei. Man bieži cilvēki prasa, un pārāk bieži, vairāk nekā es gribētu. Man ir radinieks, kurš ir vai nu investīcijās, vai arī romantiskajā krāpšanā, un viņš ir jau pārskaitījis nenormāli daudz naudas, un mēs viņu nevaram dabūt ārā. Katru reizi, kad mēs ar viņu runājam, viņš pasaka, ka mēs esam idioti. Krāpnieks saka tieši to pašu, un kāpēc viņš to dara? Lai nošķirtu to cilvēku no visiem radiem draugiem, lai vienīgā uzticības persona būtu krāpnieks. Tajā brīdī viņš ir pilnībā tā krāpnieka varā. Un tas, ko izdara cilvēki nepareizi, viņi man piezvan, saka, mēs mēģinājām nedēļu, mēnesi, mums apnika, mēs visi ģimeni nolēmām vairs neuzturēt nekādus kontaktus.
Jūs saprotat, jūs tikko izdarījāt mežonīgu pakalpojumu tam krāpniekam. Tas, kas ir jādara ar šo cilvēku, kur jūs zināt, ka viņš ir krāpšanas schēmā, nekad neejiet pa taisnot, tu esi muļķis, tev šobrīd apkrāp. Tāpēc, kad uzreiz viņam būs pretreakcija, nē, tu esi idiots, tu neko nesaproti, jo cilvēkam nav pieņemts no dabas mainīt savu viedokli. Ja mēs izdomājam uzbrukt kādam dzīvniekam, ja mēs uzbrukuma vidū mainīsim viedokli un sāksim bēgt, tad mēs esam miris. Mēs no dabas esam tā izveidot, ka mēs, ja kaut ko ieņemam galvā, mēs ejam līdz galam. Bet kā tomēr panākt, lai cilvēks maina šo viedokli? Pamēģināt pie pusdienu galda vienkārši pastāstīt viņam tieši par tām schēmām. Piemēram, es nesen redzēju, tur, Elvis publicēja video par tādu krāpšanas schēmu, vai tur LTV bija raidījums lasts par to tēmu. Un mēģināt panākt, lai viņš pats saprot, lai viņš pats nonāk pie tā viedokļa. Jo tajā brīdī, kad viņš pats ir pieņēmis viedokli, ka tomēr šī varētu būt krāpšana, viņš tam ticēs vairāk nekā, ja viņam atnāks kāds idiots un pateiks, ka viss tā investīcijas schēma ir krāpšana. Es nesen žurnālā lasīju kārtējo gadījumu, kur bija, laikam, Gruzijā bija kaut kāds zvanu centrs atklāts, es nezinu, vai aizvērts vai vēl turpina eksistēt. Jā. Un tur bija no vecīšiem izkrāpts Latvijā 51,000. Es domāju, kur tie vecīši ņem to naudu? 51 paka. Tad varbūt, ka jāieliek kaut kādā krājkontā ar šausmīgi neizdevīgo laušanas nosacījumu, ja tas neko nedos. Šis te visu laiku mīts, kur viņi rauj tādu naudu un kas. Man šobrīd komunicē ar vienu sievieti, kur 100,000 pazaudēja, investēja. Kur viņi ņem to naudu? Viņi ir aizņēmusies no visa savu ciematu. Visu ciematu viņi ienīst. Viņi aiziet uz slimnīcu, visā ārstiņā aiz muguras apnā. Principā viņai dzīve ir izpostīta. Viņi paņēmusi visus iespējamos ātros kredītus. Viņi ir, protams, arī savus iekrājumus, visu iztērēja, visu pensiju, ko viņi saņēma, pat aizsnot tur skaitījumu. Principā dzīvoja, ko viņa ēdienu atnes radnieku un visu. Un tie ir gadi, tas jau arī mēs domājam, ka viņi tur apkrāpj. Dažreiz tas notiek vienā dienā, jā. Bet investīcijas pārsvarā var pat gadiem ilgt. Mums ir viens gadījums, kur ar šo Nigērijas princi sievieti sarakstās 7 gadus, viens spānieti, un mēs mēģinājām visādi viņu dabūt ārā. Tas bija reāli murgs, un mēs galā visticamāk viņu nedabūjām. Lai gan viņi sāk rakstīt sākumā mums, viņi tur jauc ēpastu, tad viņi mums raksta, viņi raksta krāpniekam, jo mēs arī izlikāmies par to pašu krāpnieku, ko viņi, lai ar viņu pašu metodēm dabūtu viņu ārā. Un viņi saka, es ar jums vairs negribu sadarboties, visas pārtrauc ar jums komunikāciju. Mēs ceram, ka viņi pārtrauc, bet es šaubos. Paturpinot par tām mācībām, patiesībā ļoti labs priekšlikums ģimenes lokā apspriest, bet to var pavilkt plašāk, piemēram, darbā. Labs vietnes saimnieks droši vien, kad notur apmācības, informācijas drošībā, kiberdrošībā visā pārējā. Ne tikai tad, kad vienu reizi iestājās darbā, bet to dara regulāri. Tipiski to dara reizi gadā. Un tajā brīdī, protams, kad primārais uzsvars ir uz darbu un darbu tēmām, taču cilvēkiem daudz vairāk viņi var attiecināt uz sevi, uz savu vidi, uz savu neformālo burbuli. Ja pieliek šādus pamācošus piemērus no privātās dzīves, kas nav varbūt tieši šīs sistēmas kaut kādas īpatnības un tādas, bet kas strādā ģimenē, uz vecākiem, uz bērniem. Un pats ik pa laikam šādas mācības, un es redzu, ka kā tikko pieskarās jūtīgajām tēmām, kā tipiski tie ir vecāki un bērni, klausās manī būtiski uzmanīgāk nekā tad, ja es stāstu pilnīgi patiesību, bet par salīdzinoši garlaicīgākām lietām vai sistēmām. Okay. Ko vēl piebilst šeit piemērs, un te ir gan tas, ka mēs kā ziemeļnieki nelabprāt dalamies ar informāciju, un ka tas ir jāmēģina laust, un pēdējā laikā, man liekas, arī diezgan daudz labi mēģinājumu to darīt, gan tas, ko Elvis dara, gan citu žurnālistu ieguldījums, un ir mums gan televīzijā, gan publikācijās reāli cilvēku stāsti par to, kas ir noticis. Tas ir tas viens virziens. Otrs virziens, protams, ir arī, teiksim tā, ja kaut kas ir noticis, tad pastāstīt saviem draugiem. Vai ja tu dzirdi, ka kāds ir varbūt līdzīgā situācijā, nekautrēties un pateikt, jā, es arī esmu iekritis. Tas nav viegli, bet varbūt tas to otru cilvēku izglābs un izvilks ārā. Trešais ir, ko es neaicinātu darīt, bet kas mūsu pieredzē ir noticis, ka mums cilvēki saka, bet varbūt ka mēs varam to veco tēvu sašņorēt, es atvainojos un atvest uz certu, un jūs tad viņam izstāstīsiet. Mēs īsti tādu lietu nepiedāvājam darīt, bet arī to autoritāti meklēt. Ka, ja netic ģimenei, ja netic kaut kam, tad varbūt ir kaut kāda autoritāte, kam var noticēt.
Bet, protams, ka es piekrītu arī tam, ko Elvis teica, ka tad, ja cilvēks pats nonāk pie tās apjausmas, ka es tiešām esmu apkrāpts, ka tas ir visdrošākais ceļš viņu dabūt ārā. Kamēr tas nenotiek, tikmēr tas viss ir baltiem diegiem šūts, un tas ir ļoti sāpīgi. Gan ģimenei, gan draugiem, gan visai sabiedrībai. James, any reflections on the learning aspect and the educational aspect that we talk about? Everything that's been said already is absolutely right. I think it's and it's not just about cybersecurity. It's about that security culture, whether that's at home or whether that's at work, and really understanding. You don't have to be a technical expert. You don't have to be a hacker or whatever to understand the risks that you have with your money, with your connections, with the communications that you have. So really, just building in that culture of awareness, culture of security throughout the family, throughout the work is really important. And Elvis is absolutely right. Doing that with your children is really important. I do it with my daughters because once you learn that at the fundamental level, then you can apply it to everything, whether that's in your online dealings, whether that's in your business work or whatever. Okay. Tev bija kaut kas pieminams. Tur bija jautājums. Tur bija jautājums. Labi, ka tu man pateici. Jā, mums ir jautājums šeit aizmugurē rindā. Tūlīt atnāks dāma ar mikrofonu. Jā. Ja padomāt, kā formulēs jautājumu, vai iepazīstinās ar sevi, vai nē. Tāda nevar zināt. Visāda publika ir. Tā, sveicināti. Mani sauc Artūrs. Es esmu no Digify. Man ir jautājums Elvim. Elvi, tu kvalitatīvi pēti šo lauciņu. Un tev vairāk es gribētu pajautāt par šo problēmu no citas puses. Un jautājums ir sekojošs. Tu iepriekš par to pieminēji, bet tas tika nedaudz noklusēts. Pēdējā laikā cik ļoti bieži gadās, ka tu dzirdi, ka krāpnieks ir latvietis. Patiešām neģenerēts saturs. Ka tu tiešām saproti, viņš ir latvietis. Un vēl pie tam tu dzirdi, ka varbūt tas viss notiek Latvijā. Pēc fona trokšņiem. Cik šī problēma ir aktuāla šobrīd un kā viņa kļūst aktuālāka? Vai tas attīstās? Jā. Vēl tieši kā reizi vakar vai aizvakar man atsūtīja video, kur cilvēki sarunājās ar latviešu krāpnieku, kurš izlikās par Smart ID. Un kurš nesen bija pirms nedēļas, iespējams, ka tas pats grupējums bija apkrāpis viņa tēvu, kuram milzīgi naudu izkrāpa, un viņš jau paņēma arī krāpnieks, principā savāca arī to naudu, kam bija pieeja šim cilvēkam, un tur bija, nezinu, cik daudz var stāstīt, bet, principā, ir cilvēki bieži vien veido biedrības un dažādiem mērķiem, un cilvēkam bija pieeja šai biedrībai, kur daudz cilvēku bija naudu ielikuši iekšā un arī to visu savāc, un tagad cilvēkam ir ne tikai personīgas problēmas, bet arī problēmas ar visiem biedrības biedriem. Un tie bija latvieši, vistīrākie latvieši. Un es nezinu, šeit droši vien no policijas ir kaut kāda pārstāva, bet ir arī zināms policistiem, kur tie cilvēki ir arī zināms, cik viņiem samaksā par to, ka viņi pārvācās, vai viņi atrodas Latvijā. Jā, nesen tie, kas skatījās aizliegto paņēmienu, tad tur bija Velns, Misters Velns, kurš rakstīja e-pasta mācītājiem. Bija, jā. Un mēs atradām to Mr. Velnu. Ir tādi pašdarbinieki, kur iespējams saskatās mans video, iespējams kaut ko salasās internetā, un tad mēģina savējos vietējos apkrāpt, bet tie, kas to dara profesionāli, tie nekad neatrodās Latvijā. Bet runā tīrā latviešu valodā. Mums ir vēl vismaz 2 jautājumi, lūdzu. Ja pēkšņi būtu pretēja situācija un jums būtu jāmāca krāpnieki, sliktie tātad, vienalga kāda iemesla dēļ. Kādas būtu 3 lietas, kas viņus darītu sekmīgākus, ko jūs viņiem varētu iemācīt, darīt? Tātad nerealizētās biznesa iespējas, kuras varbūt parādīsies neatkarīgi no tā, vai jūs to mācīsiet, vai citi mācīsiet. Bet tātad ar skatu nākotnē, ko šobrīd krāpnieki nedara, bet viņi varētu darīt? Varbūt... Es tikai Elim noteikti ko teikt, bet vai varbūt var
Es nemācīju krāpnieks, tas nav ilgtspējīgi. Jādara tieši otrādi, jāmēģina prognozēt soli uz priekšu, ko kāds viņiem varētu iemācīt, vai ko viņi varētu apgūt. Jāapzinās, ka krāpnieki ir stipri privileģētā situācijā. Ja es gribu kaut ko darīt papildus, piemēram, ar mākslīgo intelektu darbā, tad tas man attiecās visi regulējumi pēc kārtas, uz kompāniju kopsumā. Savukārt sliktējiem jau tās raksta regulas vai neraksta, nekas nestrādā. Viņi var izmantot pilnīgi visus instrumentus, kas ir līdzvērtīgi pieejami, bet viņus nedrīkst līdzvērtīgi lietot. Es nepiekrītu Uldīm, es sliktos nemācītu nekad. Jā, man amats neļauj šito atbildēt. Es varu pateikt to, ka mums noteikti nav nekā, ko viņiem iemācīt. Viņi visu māk, jo viņi tomēr iet speciālos kursos un mācās par to. Vienīgais, ko es viņiem ieteiktu, esiet bišķi mazāk emocionāli, beidziet aizskart man māti, man tā vienalga, bet jūs savu dienu sabojājat ar savu lamāšanos un dusmošanos. Visi jūs sapratāt, ka jūs čakarē zvaniet nākamajai. Labāk neziniet vispār, es ceru, ka jūs vienkārši izputēsiet kādreiz. Bet, Rekums jautājums ir? Un tad droši vien arī noslēdz. Veicināt. Es vēl pēdējo jautājumu nocelt gribu jums. Ir tāda lieta, zināsiet, mēs esam industrijā 4.0 iekšā. Līdz ar to visu pienākumu, visas lietas šeit, kas izriet no viņas. Un akadēmiski ir tāds ļoti interesants termins – digitariāts. Ko jūs te pieminat, visas lietas. Tas ir tie cilvēki, kur atsakās mācīties tehnoloģiju, negrib vai kaut kādu lietu dēļ, ir nobīdīti malā. Tāpēc tas tāds jautājums. Nevis jums kā profesionāļiem, kā industrijai, kur piedāvā tehnoloģijas, kāds ir viņas pienākums? Vai viņiem ir pienākums šos cilvēkus mācīt, vai ir pienākums šiem cilvēkiem likt saprast tehnoloģiju? Kā minimums varētu, un to arī dara, radīt visas iespējas viņas apgūt. Mēs ar vardarbīgu tehnoloģiju iemācīšanu nenodarbojamies tajā pašā laikā. Līdzīgi kā tā, kad nāca, piemēram, pirmais mākslīga intelekta, bet nāca ārā viedās iekārtas, tad, piemēram, jebkurā LMT klienta centrā varēja vienkārši aiziet iemācīties lietot, kā uzinstalēt nākamo lietot, kā ko darīt. Un industrija kopumā visām nākamajām lietām varētu rīkoties līdzīgi, ka tās durvis ir atvērtas, ir pieejami, var drīkst iedrošināt, bet vienmēr būs kāds, kas būs kaut kur noslēpies kaktā vai dzīvos tur tādu dzīvesveidu, kas ir neaizsniedzams. Es domāju, ka tādā vidējā termiņā, ja ne īstā tās digitālais analfabētisms nepie kā laba nenovedīs, bet tā ir cilvēku paša izvēle, tomēr demokrātiska valsts un cilvēku izvēles. Es gribētu piebilst, ka viens ir tie cilvēki, kam tā ir izvēle, un otrs ir tie, kuri dažādu iemeslu dēļ nav spējīgi, nespēj dēļ kaut kādas invaliditātes. Un par šīm grupām, protams, ka ir jādomā. Un viens tas aspekts ir, ka mēs nevaram pilnībā izslēgt fiziskos pakalpojumus, jo ir cilvēki sadaļa, kam viņi ir un būs vajadzīgi. Vismaz kaut kādā minimālā apmērā, ka nevar būt pilnīgi viss digitalizēts un nav vispār nevienas vietas, kur cilvēks var aiziet kaut ko nokārtot fiziski. Un otrs ir, protams, šī mācīšana, kurai tad ir jābūt arī ļoti iekļaujošai. Un ar to es domāju, ka mums arī vēl ir protams, daudz ko mācīties un domāt, kā to padarīt iekļaujošāku. Jo skaidrs, ka ja tev ir abas acis, abas ausis un abas rokas, tad tu vari visu izdarīt. Bet ja kaut kas no šī pietrūks, tad tā dzīve ir uzreiz pavisam savādāka. Labs ir. Man jāatzīst, ka laika ritējums ir nepielūdzams. Mums ir jānoslēdz. Es aicinu visus pieturēties pie veselā saprāta, tad ar mums viss būs kārtībā. Paldies arī mūsu panelistiem. Paldies! Labi, dārgie, tad mums ir vēl foto. Kā tu gribi, mēs pieceļamies? Ja? Okay. Es šoreiz arī iešu bildē, es jūtos kaut ko darījis. Šajā prezentācijā. Ciešāk, jā.